projekta ietveros tapa divas pontona koka laipas. Viena no tām atrodas Atpūtas ielas galā, un otra šeit pat pie Laivu ielas stāvlaukuma. Tas ir lieliski piemērots, lai piestātu un uzsāktu braucienu ar ūdens transportu. Borts jau ir ļoti priecīgi, ka ir šī laipa uzstādīta, kā arī otra, kas ir Atpūtas ielas galā, jo mums ir ļoti daudz laivotāju un supotāju, kuri finišē šeit, tieši Cernikavā, pie stāvlaukuma, kas ir ļoti ērti, kad cilvēki var atstāt šeit savas mašīnas, vai arī mēs varam piebraukt ar busiņu, savākt viņus, viņu var izkāpt ar tīrām kājām, nevis kaut kādā dubļainā vai smužainā krastā, viņu var izkāpt tiešām sausām tīrām kājām. Šī ir unikāla iespēja jebkuram, kuram ir savs ūdens turisma inventārs, iekāpt ūdenī, atstāt savu automašīnu, paņemt pudeli ūdeni šeit pat uz vietas un doties baudīt kādu no superīgajiem Cernikavas vai Ādažu novada maršrutiem ūdens turismā, kur ir pieejams, starp citu arī Turisma informācijas centrā var uzzināt ļoti daudz par šiem maršrutiem. Un vieta, kur iekāpt ūdeni, manuprāt, šī ir viena no lieliskākajām. Un šī paša projekta ietveros tika izvietot arī divi šādi informācijas stendi. Tie ir digitāli un tajos mēs šobrīd ievietojam informāciju par aktuālajiem notikumiem kultūras un turisma jomā.